Ideja noorganizēt karsto telefonu radās pilsētas preses dienestam. Nu jau 2 otrdienas pēc kārtas no pulksten 9 līdz 15 jūs zvanījāt pa telefonu 22330. Jūs izteicāt savus priekšlikumus, savus vēlmes, savas sāpes. Un tajās dienās jūs laipni uzklausīja pilsētas topošā laikraksta redaktore Inta Borisēviča. Un šodien Inta ir studijā. Saki, Inta, vai karstais telefons patiešām ir tik karsts vai arī tikai tāds remdens? Es teiktu, ka telefons tiešām ir ļoti karsts, jo cilvēki zvanīja ļoti daudz. Un kādas tad ir galvenās problēmas, kas nodarbina ogrēniešus? Lai es tagad izstāstītu visu, par ko man zvanīja, man laikam vajadzētu veselu stundu, bet ja man ir dots mazs laiciņš, tad galvenās problēmas, kas cilvēks nomoka, tās ir jau visiem zināmās. Pēdējā laikā veikalos nav sviesta, nav cukura, nevar nopirkt alkoholu pret taloniem. Un, ja man ir šī iespēja runāt, tad es jūs arī varu informēt, ko es esmu noskaidrojis vairumtirdzniecības bāzē. Tur man paskaidroja, ka baumas, kuras klīst pa pilsētu, ka sviests noliktavās esot ļoti daudz un tas tur stāvot un bojājoties, nav pamatotas, jo noliktavā sviests esot tikai tik daudz laika, kaut cik normāli apgādāt tās augtās slēgtās iestādes, tātad bērndārs, skolas, slimnīcas. Vairumtirdzniecības bāzē ir pienākusi telegramma, ka piešķirmās sviestu daudzums mūsu rajonam ir krietni samazināts. Pirmdien paredzēts saņemt 3 līdz 4 tonnas sviestu no Rēzeknes piena kombināta. Un, ja šis sviests pirmdien tiks saņemts, veikalos to ieraudzīsim otrdien, taču uzreiz var brīdināt, ka cena būs iespaidīga 100 rubļu kilogramā. Arī par alkoholu man laipni paskaidroja, ka veikalos tas tiešām ir bijis ienācis, bet nav tirgots, gluži parasti iemesla dēļ, nav bijis skaidrības par cenām. Šīs cenas ir apstiprinātas un tuvākajās dienās jūs ar saviem taloniņiem varat droši iet uz veikalu. Arī par cukuru mani nomierināja, ka cukurs noteikti parādīšoties, grūtības esot tikai ar transportu, bet uztraukumam nesot pamata. Vēl, ja runā par zvaniem, tad es gribētu pateikt, ka visvairāk zvana tieši veci cilvēki, invalīdi, vientuļi cilvēki, kuri lūdz izskaidrot dažādus jautājumus, neskaidrības, un es secinu, ka viņi tiešām arī daudz ko nesaprot. Iespēju robežās tiešām viņiem cenšos izskaidrot, ja viņiem ir telefons, pazvanu, un citus jautājumus es centīšos izskaidrot caur avīzi. Vēl elektropreces. Daudz cilvēku zvana un interesējas, kad varēs saņemt elektropreces, kas bija solītas rudenī nododot kartupeļus. Arī te man izdevās noskaidrot, diemžēl nepārāk iepriecinošu faktu. Direktora vietnieks Sagādas kantorī Grecka kungs man pastāstīja, ka līdz šim viņi ir saņēmuši labi 1/10 daļu no solītajām precēm. Un pašlaik ir saņemtas veļas mašīnas Rīga un putekļu sūcēji. Tātad tie cilvēki, vismaz daži, kam šīs mantas pienāks, tās varēs drīz saņemt. Uz mani jautājumu, vai noslēdzoties gadam netiks anulētas šīs zīmes, kas cilvēkiem tika izsniegts vēl vecajā gadā. Grecka kungs teica, ka viņš cerot, ka netikšot anulētas, bet piebilda, ka tās gan esot viņa domas. Tātad dzīvosim, redzēsim. Cilvēks mums pilsētā ļoti uztrauc maizes kvalitāti, un es pat nezinu, kā šo jautājumu risināt un kam to risināt, jo, ja tagad mēs par maizīti maksājam tik lielu cenu, tad visi gribētu, lai maizīte tomēr būtu mīksta, un to cieto maizīti varbūt varētu tirgot par zemāku cenu. Par pensijām zvana daudzi veci cilvēki un nesaprot, kam tad būs šī minimālā 305 rubļi, kam būs maksimālā. Sociālā nodrošināšanā man nodaļas vadītāja Anna Jirgensone paskaidroja, ka arī viņi neko sīkāk nezinot, jo arī viņiem esot tikai ministru padomes lēmums, un pēc 1. janvāra, kad būs skaidrība, es arī to cilvēkiem centīšos izskaidrot. Kā tev šķiet, vai šo sarunu mēs nevarētu turpināt kādā no janvāra pārraidēm? Es domāju, ka mēs noteikti varētu, un mana ideja ir tāda, ka mēs varētu sarīkot preses konferenci, kā tas jau ir lielajā televīzijā, un uz preses konferenci, pieņemsim, noteiktā datumā uzaicināt atbildīgu amatpersonu, kurai karstā telefona dienā būtu uzdot visvairāk jautājumu. Varbūt pat informēt cilvēkus, ka tajā un tajā datumā jūs tiksieties ar tādu un tādu cilvēku, un šī karstā telefona dienā jūs varēsiet uzdot visus jautājumus, kādus vēlēsieties uzzināt. Tātad sarunāts, tiksimies janvārī. Tiksimies.